Jebkura uzņēmēja darbība, viņas pamatā ir cilvēks. Ja? Un, jo lielāks ir uzņēmums, jo lielāks ir biznesa mērogs, jo vairāk cilvēki arī viņu veido. Un mūsu uzņēmumā mēs to saucam par komandu. Skandagrā galvenokārt strādā cilvēki, kur ļoti mīl savu darbu. Ļoti atvērti, komunikabli, vienmēr pretim nākoši. Lauksaimniecība mani saistīja jau no bērnības, un pabeidzot vidusskolu, jau daudz nedomājot izvēlējos iestāties augstskolā, lauksaimniecības agronomos. Praktiski nozarēs esmu vairāk nekā 15 gadus, tie kādi 30 varētu tā teikt, bet man patīk, ka te ir dinamika, katru dienu kaut kas mainās, ir interesanti, katru dienu kā pārsteigums. Skandagras darba stāsts man jau ir vairāk kā 10 gadi. Esmu viens no vecākajiem šeit. Mēs esam augkopības nozares uzņēmums ar specializāciju graudkopībā ar apšaudzēšanas tehnoloģijās un esam pilna cikla uzņēmums, kas darbojās gan agronomijas jomā un vēlāk arī iepērkot ražu, kuru tālāk arī realizējam starptautiskajos tirgos un arī Latvijas tirgos. Es esmu produktu menedžers, es atbildu par auga aizsardzības līdzekļu grupu un arī par ārpus sakņu mēslojumiem, jeb vienkāršāk runājot, mēs viņu saucam par lapmēslojumiem, jeb mikro mēslojumiem. Mans galvenais uzdevums Skandagrā ir apmācīt jaunos darbiniekus. Tas ir viens no svarīgākajiem. Un otrs svarīgākais uzdevums, ko es daru uzņēmumā, es veicu izmēģinājumus, atlasu ziemas un vasaras kultūra augu šķirnes un iesaku tālāk produktu grupas menedžerim. Pirmsākums visam attiecīgi ir sēkla. Un sējas laiks, kad mēs jau sākam plānot pirms ražas kulšanas, kāda būs mūsu augu seka, kādas kultūras, kādas šķirnes mēs sēsim, kur jau arī ir šis pirmais brīdis, kad mēs kopā ar agronomu komandu dodamies pie mūsu klientiem, konsultējam, runājam par to. Un attiecīgi tad jau rudens posmā pirmie mēslošanas darbi, smidzināšanas darbi, ziemas laiks, kad mēs varam atpūsties no garās sezonas, tāpat laikā ar tādu, zinām, bažu gaidīt, kā tad tas mūsu darbs, kas ir veikts rudenī, kā viņš pārziemos, kāds viņš būs pavasarī. Pavasara sākumu sagaidīt ar dažādiem semināriem, konferencēm, izglītojošām tikšanās reizēm. Un pēc tam jau sākās pavasara skrējiens, atkal mēslošanas darbi, miglošanas darbi un tuvojās jau ražas vākšana. Un būtībā mēs ar saviem klientiem esam kopā 365 dienas gadā, kad mēs gan strādājam kopā, gan arī atpūšamies kopā, un tā mūsu saikne viņa pastāv nepārtraukti. Klienti mūsu ir dažādi, tāpat kā cilvēki ir dažādi, arī klienti ir dažādi. Ir klienti, kuri mūs novērtē un ieklausās mūsu konsultācijās un ir ļoti apmierināti. Ir arī klienti, kuri paši gudri, bet tāpat ir apmierināti. Un tā kā... Skandagra ir ļoti nopietns sadarbības partneris. Man ir milzīgs prieks, ka es šeit strādāju. Skandagra ir tāds radošo cilvēku kopums un ļoti gudri, darboties griboši un patstāvīgi cilvēki. Man ir prieks, ka torņi ir pilni un tas ir labi padarīt darba sajūta. Galvenā motivācija ir pēc tam paveiktais darbs sezonas beigās, kad saimnieki pasakās par paveikto darbu un par labajām ražām, skaistiem sējumiem. Mūsu dzinulis un mūsu vēlme ir konsultēt un dalīties ar zināšanām, ar tehnoloģijām un informāciju, kas mums ir pieejama gan par agronomiju, gan par graudkopības, graudu tirgu. Es neskrienu ratiem pa priekšu un neprognozēju ražas, un zemnieki arī to daudz dara. Un tas viens no tiem, kad mums ir tas sakāmais cāļu skaita rudenī, un viņš tiešām tas arī tā ir. Kad nedrīkst lielīties ar gaidāmo ražu parasti. Tad, kad viņi ir klētī, tad mēs viņu arī saskaitam. Rudens man ir tā kā jauns sākums, jauns starts. Tas kā stimulē tālāk augt un attīstīties. Viennozīmīgi es varu teikt, ka ir ļoti labs uzņēmums priekšdarbiniekiem. Un katra sezona viņi mums paiet tik ātri ar dažādiem izaicinājumiem. Mums ir jāspēj adaptēties un būt nepārtraukti fokusā mobīliem.
Un droši vien tas ir tas lielākā mērā, kas sagādā, kas dod to draivu, kad ir ir dinamika. Ja? Un kad mēs varam ar komandu kopā veidot, attīstīt projektus un iet uz priekšu, sniegt mūsu klientiem jaunāko informāciju, dalīties ar to un būt daļai no stāsta, kuru mēs visi kopā arī rakstam Latvijas lauksaimniecībā. Komanda, izaugsme un atbildība. Komanda, izaugsme, atbildība. Komanda, izaugsme, atbildība. Komanda, izaugsme, atbildība. Komanda, izaugsme, atbildība.